Nodarbības ievads inženierzinātnēs notiek 3 grupās – no 2. līdz 3. klasei, no 4. līdz 6. un no 7. līdz 9. klasei. Viskuplāk pārstāvētā grupa ir no 4. līdz 6. klasei, vairāk nekā 30 skolēni. Pieteikties nodarbībām motivējuši skolotāji, vecāki, kādam arī nākotnes plāni. Es vēlētu būt varbūt zinātnieks, varbūt. Jā. Viena ideja bija, ka varētu būt inženieris. Un tur arī noderētu kaut kādas mašīnas taisot. Es atzīšos godīgi, es bieži vien jaucu spriegumu ar strāvu, bet spriegums ir tas, kas liek elektroniem kustēties pa vadu. Tas ir it kā tāds spiediens, kurš liek tam ūdenim tecēt cauri šļūteni. Fizikas nodarbību vada Luīze, kura pati ir Rīgas Tehniskās Universitātes Rēzeknes akadēmijas studente. Man vēl nebija nekad pedagoga pieredze, tāpēc tā ir pirmā tāda pieredze. Es mēģinu dzīvē izmēģināt vairāk, pamēģināt visu padruskai, lai arī saprastu, ko es dzīvē gribu darīt, ko es negribu darīt. Nodarbības notiek vienreiz nedēļā, un šis bija jau 2. vakars, kad skolēni pēc mācību stundām savās skolās nedevās uz mājām atpūsties, bet gan uz RTU Rēzeknes akadēmiju. Kā novērojuši nodarbību vadītāji, ikreiz bērni kļūst atvērtāki un aktīvāk uzdot jautājumus, nereti arī tādus, uz kuriem tūlītējas atbildes nav pat mācību spēkiem. Ir ļoti daudz, ko es gribētu uzzināt. Piemēram, kā darbojas televizorā, vai kā darbojas melnais caurums. Un es gribēju uzzināt, kas ir fizika, tāpēc, ka viņa vajadzēs lielākās klasēs. No šitās vietas esmu uzzinājis tikai dažas lietas, piemēram, ka gaismas ātrums lido tieši 300,000 km lielā ātrumā, bet gribētos, protams, arī zināt, kā tur kvantumatērijas sastāv un kaut kas cits. Veicināt skolēnu interesi par inženierzinātnēm ir galvenais nodarbību mērķis. Lai to sasniegtu, nodarbībās tēmas tiek atklātas caur stāstiem un procesiem no ikdienas. Nevis tikai dzirdēt, kas ir Ohma likums, bet arī saprast, kā tas darbojas reālajā dzīvē. Mēģinu iekļaut savās nodarbībās, varbūt tādas tēmas, kas saistītas ar ikdienu, piemēram, kāpēc svarīgi izvēlēties kvalitatīvas saules brilles, kā es to varu sasaistīt ar gaismu, pastāstīt skolēniem kārtējo reizi par atstarotājiem, cik tas ir svarīgi. Vai ar jaunāko klašu bērniem mēs mērījām temperatūru, spīdinājām uz CD diska, lai saprastu, kā laužas gaisma, kā rodas krāsu spektrs. Rīgas Tehniskās Universitātes izstrādātā inženierzinātņu programma bērniem Rēzeknē tiek realizēta pirmo reizi. Līdz šim tā veiksmīgi jau norisinās arī Rīgā un Pierīgā, gan RTU Liepājas akadēmijā.